Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir valstī vadošā iestāde, kas veic pētījumus tādās jomās kā molekulārā bioloģija, šūnu bioloģija un biotehnoloģija. 1993. gadā Latvijas molekulārās bioloģijas pamatlicēja profesora Elmāra Greina vadībā Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes molekulārās bioloģijas institūts apvienojās ar vairākām Latvijas Zinātņu akadēmijas mikrobioloģijas institūta zinātnieku grupām, kuri savus pētījumus veica biomedicīnas jomā, radot Latvijas Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centru. Pat labam tā nosaukums ir Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Mūsu institūta pamatdarbība ir zinātniskie pētījumi. Tie ir gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi, un šeit ietilps gan Latvijas finansētie projekti, gan dažādi Eiropas struktūra fondu projekti, gan arī dažādi starptautiskie projekti, kuros mēs piedalāmies. Paralēli šai zinātniskai izpētē, protams, institūts un institūta darbinieki tīpaši ņem ļoti lielu dalību arī apmācības procesos dažādās universitātēs, galvenokārt, protams, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē. Tāpat mūsu pārziņā ir daudz dažādas infrastruktūras uzturēšanas šeit Latvijā, jo pie mums ir unikāla aparatūra, kas nav nekur citur Latvijā. Kā galveno es noteikti gribētu minēt tieši Latvijas valsts iedzīvotāju genoma datubāzi, kuras ietvaros tiek uzturēts šis genoma pētījumiem nepieciešamais biomateriālu un arī informācijas kopums uz doto brīdi, kurā jau ir apmēram 18,000 Latvijas valsts iedzīvotāju šie paraugi un arī informācija, lai varētu nodrošināt ģenētiskos pētījumus. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz institūtu savādākā griezumā tieši no kādi ir šie galvenie pētījumi virzieni, tad noteikti jāmin, ka vēsturiski galvenais šis pētījuma virziens ir tieši proteīnu biotehnoloģija, proteīnu inženierija. Un tas mērķis šādiem pētījumiem pārsvarā ir dažādi modificēt šos proteīnus, lai mēs varētu viņus gan pētīt, noskaidrot viņu funkcijas, gan arī izmantot tos cilvēku labā dažādu procesu organizēšanā un arī medicīnā. Institūtā tiek īstenots projekts personalizētas prognostikas in vitro testēšanas metodas izveide imūnterapeitisko preparātu lietošanas lietderīguma paredzēšanai pirms terapijas uzsākšanas. Mēs nodarbojamies ar dažādu, galvenokārt Latvijā veidotu un ražotu imūnmodulātoru izpēti. Imūnmodulātori tie ir ārstnieciskie preparāti, kas iedarbojas uz cilvēku imūnsistēmu. Tos var lietot gan pie vīrusu infekcijām, gan dažādu autoimūnu slimību gadījumā, kā arī onkoloģijā. Un mūsu galvenā tēma tieši ir onkoloģija. Principā imūnmodulātori organismā izsauc imūnās sistēmas atbildi tajos gadījumos, kad organisms pats to vairs nespēja izdarīt. Taču ir viena problēma. Atbildes reakcija uz imūnmodulātoriem ir stipri individuāla un var atšķirties no cilvēka uz cilvēku. Vairumā gadījumu, protams, pielietojot imūnmodulātorus, vēlamais efekts tiek sasniegts, taču ir atsevišķi gadījumi, kad imūnsistēmas stimulācija nenovēro, vai tā ir spēcīgāka nekā tai vajadzētu būt. Un rodas nevēlami blakus efekti. Un mūsu mērķis ir izveidot in vitro testēšanas sistēmu, ar kuras palīdzību salīdzinoši īsā laikā būtu iespējams paredzēt organisma atbildi uz konkrēto imūnmodulātoru. Tas savukārt ļautu pārbaudīt vēl pirms terapijas uzsākšanas, vai konkrētais preparāts der cilvēkam. Un runājot par in vitro, tas nozīmē, ka tas notiek ārpus organisma, tad laboratorijas apstākļos. Un doma ir tāda, ka mēs no cilvēka paņemam asinis, no asinīm izdalām limfocītus. Limfocītiem piemīt tātad dominējošā loma imūnajā atbildē. Tālāk laboratorijas apstākļos mēs apstrādājam šos limfocītus ar imūnmodulātoru un pētam šo atbildes reakciju. Un nākamais tad pēc šīs atbildes reakcijas mēs varēsim paredzēt, vai cilvēkam šis imūnpreparāts der, vai varbūt ir jālieto cits. Un gala rezultātā tas tomēr ļaus padarīt imūnterapiju daudz efektīvāku, un būtībā tā būs individualizēta pieeja katram cilvēkam. Pētījums jaunu diagnostikas testu ieviešana, validācija, izmantošanai klīniskajā praksē. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus testus dislipidēmijas un citas slimību diagnostikai.
Un specifiskais mērķis principā ir arī apgūt ne tikai izstrādāt Latvijai piemērotus jaunus testus, bet arī ietvert šajos testos jaunus, nesen atklātus ģenētiskos marķierus, kas ir saistīti ar sirds slimībām un lipīdu metabolismu izmaiņām. Projekta realizācijas gaitā, izmantojot plašu ģenētiskā materiāla un klīniskās informācijas datubāzi, tiks noskaidroti jauni ģenētisko variāciju paneļi, kas vislabāk prognozēs kardiovaskulāro slimību risku gan multifaktoriālās, gan iedzimtās dislipidēmijas gadījumos. Projektā tiks izstrādāta jauni genotipēšanas tehnoloģiju prototīpi diagnostisku testu ražošanai, kas būs piemēroti klīniskajā vidē pieejamām iekārtām. Mēs esam arī izstrādājuši tieši Latvijai piemērotu ar Latvijas medicīnas laboratorijām esošu aparatūru veicamu testa prototipu. Tuvākais mērķis ir šī testa prototipu arī izmēģināt uz kādiem reāliem cilvēkiem, kuriem ir paaugstināta dislipidēmija, un cik bieži cilvēks, kuram ir paaugstināts lipīdu līmenis asinīs, korelē ar mūsu izstrādāto testu. Šim testam, protams, kā es minēju iepriekš, tiks pievienot tie jaunatklātie ģenētiskie marķieri, un ar šo testu tālāk mēs pēc izstrādes iepazīstināsim visus tos pašus sadarbības partnerus, vadošos dislipidēmijas speciālistus, kā arī cilvēks, kas strādā tieši ar koronārās sirds slimības ārstēšanu un seku likvidēšanu. Institūtā tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts jaunas DNS diagnostikas metodas izveidošana pārmantotajām muskuļu distrofijas slimībām medicīnas zinātnē. Projekta mērķis iedzimto neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izveidē ir veltīts neiromuskulāro pacientu diagnostikas uzlabošanai Latvijā. Neiromuskulārās slimības nav sevišķi biežas. Viņu biežums ir apmēram 1 uz 8,000 līdz 1 uz 10,000 sabiedrībā, bet katrā valstī viņas sagādā diezgan nopietnas izmaksas attiecībā uz cilvēku invaliditāti, agrīnu nāvi, agrīnām problēmām ar sirdi. Apmēram 65% Latvijas pacientu paliek bez diagnozes. Un mūsu projekta realizācijas gaitā mēs ticam, ka mums izdosies panākt lielākās daļas pacientu diagnostiku. Un, ja šie cilvēki nonāks pie šīs precīzās diagnozes, viņi arī kādreiz varētu saņemt viņiem īpaši veltītu terapiju, jo šobrīd viņiem nav ne ārstēšanas, ne arī prognozes par nākotni. Šis ir mūsu Illuminas Bid Express aparāts, kurš ļauj mums vienlaicīgi noteikt vairākas 10 vai arī 100 mutācijas. Šeit ir analīzes plata, kur katra bedrīte ir viena pacienta DNS paraugs, un mēs vienlaicīgi nosakam 96 mutācijas. Projektam divas lielas daļas. Pirmā daļa ir izveidot datu kolekciju, kurā aptvers visus pacientus, kuri nonāk mūsu redzeslokā ar aizdomām par neiromuskulārajām slimībām, un labi aprakstīta šo datu kolekcija kopā ar viņu DNS un viņu dzimtes kokiem sniegs mums informāciju ne tikai šī brīdī, bet iespējams būs noderīga arī pēc 10, 20, varbūt pat pēc 50 gadiem. Un otra projekta sadaļa ir izveidot diagnostiskos testus, sākot ar vienkāršiem diagnostiskiem testiem, kuri nebija līdz šim pieejami Latvijā, bieži sastopamām neiromuskulārām slimībām, līdz beidzot ar Eiropas un varbūt pat pasaules līmenī jaunu diagnostisko testu, kas aptver lielu daļu plecu iegurņu muskuļu distrofijas, tā saucamais mikročipu DNS diagnostika uz apmēram 100 mutācijām vienam cilvēkam vienlaicīgi. Tas ir, manuprāt, liels sasniegums gan Latvijai, gan Eiropai. Ierīces iegūtie dati balstās uz konkrētu mutāciju intensitāti. Šo intensitāti iegūst mākslīgi veidot savienojumiem, ierosinot viņu luminescenci un viņiem saistoties ar šīm konkrētajām mutācijām. Tad šeit mēs redzam konkrēti jau paraugu, kas ir attīrīts, tātad tie ir šie redzamie pelēkie punkti. Un, kā mēs varam redzēt, ar metodas palīdzību var ļoti labi izšķirt šo te kopu, kas ir homozigotie, jeb veselie paraugi. Un šeit ir izdalījusies 10 paraugu jeb pacientu kopa, kuriem ir šī mutācija konkrētā un kuriem ir iespēja šo slimību. Šajā telpā tiek realizēts projekts jaunu G proteīnu saistošo receptoru, farmakoloģisko testu komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam.
Ko tas viss nozīmē? Tātad, ja mēs iztēlojamies, ka cilvēka organisms sastāv no miljārdiem dažādu šūnu, un šiem šūnām ir jākomunicē savā starpā, lai organisms varētu normāli funkcionēt. Un tātad, ja šūnas atrodas tuvu vienotrai, viņi var komunicēt tiešā kontaktā. Bet pārsvarā šūnas izdala dažādas bioloģiski aktīvās molekulas un tātad nosūta ziņas citām šūnām caur šīm molekulām. Diemžēl lielākā daļa no šīm molekulām nevar iziet patieši caur šūnas membrānu un nodot signālu no ārpasaules šūnas iekšēnē un tādā veidā mainīt šūnas uzvedību, šūnas funkciju. Un līdz ar to vajadzīga tā saucamā pasnieka loma, un šo lomu pilda receptori. Tātad tie ir proteīni, kas sēž uz šūnu virsmas, un šie receptori piesaista šīs aktīvās molekulas un nodod signālu šūnas iekšienē. Un viena no lielākām saimēm ir tieši šie G proteīni saistošie receptori. Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt un pielietot efektīvu uz šūnām bāzētu metodi potenciālo terapeitisko vielu monitoringam un receptoru funkcionāliem pētījumiem, kas kāpinātu farmācijas uzņēmumu konkurentspēju un eksporta pieaugumu Latvijā. Savukārt projekta specifiskais mērķis – izveidot rekombinantas ekspresijas sistēmas cilvēka andrenokortikotropā hormona un GPR119 receptoru ligandu skrīningam transformētās rauga un zīdītāju šūnās. Kas zina, varbūt tomēr izdotos atrast tādu vielu tiešām ar ļoti labu potenciālu un patentēt šo vielu. Un, kas zina, ja ir efektīva, tad arī ir pārdot ārzemēs. Un vēl kāds ļoti nozīmīgs projekts, kas tiek īstenots Latvijas biomedicīnas centrā – identificēt antivielu bioapmaiņu paneļus, kas izmantojami kuņģa un prostatas vēža diagnostikā un vai prognostikā, uz to bāzes izstrādāt multipleksu seroloģisko testu prototipus un to testēt, lai noskaidrotu to tehnoloģiskos un diagnostiskos rādītājus. Projekta mērķis ir izstrādāt principiāli jaunus, neinvazīvus biomarķieru testus. Būtībā asins analīzes, kuņģa vēža un prostatas vēža agrīnai diagnostikai un slimības gaitas prognozēšanai. Šie testi ir balstīti uz vēža specifisko autoantivielu noteikšanu cilvēka asinīs. Tās ir antivielas, kas cilvēka organismā veidojās pret audzēju šūnās esošiem antigēniem. Tātad molekulām, kas vēža šūnās, ir strukturāli vai kvantitatīvi izmainītas, salīdzinot ar normālām šūnām. Pēdējos gados ir sakrājušies ievērojami daudz datu, kas liecina par to, ka praktiski visos gadījumos cilvēka imūnsistēma spēja pazīt vēža šūnas organismā un sākotnēji cenšas ar tām cīnīties. Un tikai retos gadījumos imūna atbilde ir pietiekami efektīva, lai iznīcinātu vēzi. Taču jebkurā gadījumā antivielas pret audzēju antigēniem cilvēka asinīs saglabājās. Un tās var kalpot kā bioloģisks marķieris tam, ka organismā ir bijis vai pašlaik ir audzējis. Turklāt ir pamats domāt, ka imūnsistēma vēzi ierauga pietiekoši ātri. Iespējams, ka pat ātrāk, kā tas ir detektējams ar parastām klinikā izmantojamām diagnostikas metodēm. Tādēļ autoantivielu noteikšana varētu dot iespēju atklāt agrīnas stadijas audzējus. Diagnostikas testa izstrāde līdzīgi kā zāļu izstrāde ir garš process. No tā brīža, kad zinātniekam ir radusies ideja par to, kādas šīs zāles vai šajā gadījumā diagnostikas tests varētu būt, līdz tam brīdim, kad tas nonāk aptieku plauktos vai arī rutīnas diagnostikas laboratorijās, var paiet līdz pat 10 gadiem, dažos gadījumos pat vairāk. Šī projekta beigās mēs būsim nonākuši tik tālu, mēs esam radījuši ideju. Principiāli jaunu. Šādu testi pašlaik pasaulē nav pieejami. Tātad mums ir principiāli jauna ideja. Mēs būsim viņu realizējuši, tātad parādījuši, kāds šis produkts varētu izskatīties. Un tālāk šis produkts būs gatavs tam, lai uzsāktu eksperimentālu šo produktu partiju ražošanu un testēšanu klīnikā atbilstoši visām vadlīnijām, kādas tās ir diagnostikas produktu testēšanai. Par projektiem, kas vēl tiek īstenoti Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, skatieties pēc nedēļas 2. jūnijā 9:50 redzījumā Tādas lietas.